Pēdējā sekundēs neskatījies, ne, ka Santa meta, ne, ka Elīna meta soda metienus. Nervi laikam bija čupā. Nu, bišķiņ bija tāds saspringzinājums, es teiktu, jo vairs nevarēja skatīties, jo pirms tam varbūt kāds vērsnes garām un man vienkārši nervi, un tad es vienkārši neskatījos un mudināju un teicu, piemi pa Latviju, piemi, ka vajadzētu. To kā komandas kapteinē varbūt tomēr vajadzētu būt stiprākiem nerviem. Nē, man jau nervs stiprā, viss kārtībā, bet sen laikam nebija tāds pilnības, tā ļoti saspringums. Ticēju, ka uzvarēsim. Pēc uzvaras bija atvieglojumi? Jā, bija tāds pilnīgi jutās, ka tāds tā kā akmentiņš bišķi nogrīt no pleciem, ka tomēr tas vēl viens solis tuvāk ir izdarīt, to, ko vajadz izdarīt, mēs izdarījām arī ar 1 punktu, un tas ir svarīgākais. Un ir atvieglojums. Pirmajā spēlē Serbijā it kā likās pēc statistikas daudz maz līdzīgi, viss vienīgais tās 20 kļūdas. Nu jā, mums vispār ir ļoti daudz kļūdu, manuprāt, tas ir mūsu lielākais tāds klupšanas akmens, jo mēs izcīnām gan bumbas, gan iemetam, bet pretinieki iemet daudz no kļūdām. Domāju, ka galvenais uzdevums ir censties tikt vaļā no tām kļūdām daudzajām un nedarīt daudz, vienkārši bišķiņ apdomīgāk tajā pašā laikā ar agresivitāti lausties. Tas visā kvalifikācijas turnīrā jums ir pirmajā vietā pēc atlēgušajām bumbām. Nu tas priecē, jo mums jau tomēr meitenes ir tik garas un labas un jūt, kur bumba iet, un tas tikai prieks, ja tā ir ļoti laba statistika komandai. Tomēr bumbas ir ļoti svarīgi spēlē. Kādas treneris jums droši vien jau ir kaut kādas, jūs tagad video noskatījāties, kaut kādas jau norādījumus, kaut kādas, kas būs tas svarīgākais mačā pēc Serbiju? Galvenais neatkārtot tās kļūdas, ko mēs darījām Serbijā. Mēs tieši skatījāmies uzbrukumu, rīt skatīsimies aizsardzību un vienkārši izpildīt lietas tā, kā mums ir jāizpilda, kā viņš teica, kā viņš rāda, un ka parādīja arī tos momentus, kur jādod tās piespēlēt. Varbūt jau tieši tajā momentā, bet vienkārši parāda, lai mēs redzam, ko darīt. Tu kā kapteini, kā motivēs komandu? Es jau kā parasti, tik ar pozitīviem vārdiem un tā. Jātic sev, mēs to izdarīsim. Līdzjūtēji atbalsts būs vajadzīgs kā ūdens, vai ne? Vai dieniņ. Šoreiz tas būs vajadzīgs kā liels daudzums ūdens. Katrā ziņā šī spēle mums ir svarīga visu būs vīzīt, tāpēc mums ir ļoti svarīgi koncentrēties. Vēl jau svarīgāk, tāpēc ir atbalsts no skatītāju puses. Lūdzu, atbalstiet mums, nāciet, visi bļaujiet, plaukšķiniet, mums trokšņojiet vienalga ko, jo mums tas ļoti būs nepieciešams un vajadzīgs un ļoti derīgs. Jā, čau!